man jāsaka tā, labdien Rīgā un labdien Daugavpilī, skatoties uz kameru, jo pirmo reizi mūsu asociācijas pastāvēšanas laikā mūs translē uz Daugavpili. Runā Rīgā. Es ceru, ka mani dzird gan šeit, gan tur. Un tad, es domāju, ir laiks sākt konferenci, kas šodien ir veltīta kādus 11, 12 gadus ilgi gaidītam notikumam. Jā. Pirms nepilna mēneša tika Nacionālā veselības dienestā apstiprināta ilgas darbības atipiskā antipsihotiķa kompensācija. Un tāpēc arī šī konference tika veidota pat mazliet ātrāk, kā būtu plānots, lai mēs varam laicīgi izrunāt jautājumus, kas ir saistīti ar atipisko antipsihotiķu garas darbības injekciju lietošanu. Un tāpēc es domāju, ka ir labs iemesls mums sanākt. Šodienas programmā es runāšu kā pirmais, kā iesildītājs, tāpēc es runāšu par vispārējām lietām, par antipsihotiķiem, mazliet atgādināšu un arī par garas darbības injekcijām. Profesors Rancāns runās par to, kas ir labāks tabletes vai garas darbības injekcijas, vai varbūt ir līdzīga efektivitāte un kādas ir priekšrocības, kurā situācijā. Un dakteris ar grūti izrunājumu uzvārdu Andriju Škevičus no Viļņas runās par Lietuvas pieredzi, jo tūlīt jūs redzēsiet, ka lietuvieši ir tālu tikuši mums priekšā attiecībā uz šīs medikamentu formas pielietošanu. Nu tad sāksim. Piedodiet, jāizslēdz mobīlie telefoni, lai nekliedz briesmīgi. Mēģinam. Pavisam daži slaidi ievadu daļā, ko es esmu pēdējā laikā atradis kaut kādu informāciju. Ja jau par šizofrēniju šodien runa, tad, un es pārstāvu arī Rīgas slimnīcu, tad šeit ir dati no 2014. gada ziņojuma, cik ir Rīgas slimnīcā bijuši šizofrēnijas pacienti. Tātad pirmo reizi reģistrēti Rīgā gan ambulatori, gan stacionārā 154 šizofrēnijas pacienti. Izrādās, ka tas ir mazāk nekā depresijas pacienti. Tas varbūt ir šodienas lekcijas tēmai mazliet neatbilstīgi, bet kopumā šī tendence, ka parādās mums arī nosacīt vieglāku reģistra pacienti mūsu apritē, tas ir labi. Kopā šizofrēnijas pacienti Rīgā reģistrēti ap 7000. Kā jūs zināt, tad pa Latviju tie ir apmēram 18,000, tātad trešdaļa Rīgā. Un depresija pacienti salīdzinājumam tātad ir 1700. Jā. Visu laiku rādām mēs jums profesora Vičena publikāciju par to, cik ir Eiropā dažādu psihisku un neiroloģisku saslimšanu. Ir arī citas publikācijas un jaunas par epidemioloģiju. Šeit ir viena no tām par Vāciju un par šizofrēnijas pacientu izmaksām Vācijā. Protams, ka ne visu mēs varam salīdzināt, bet tomēr tādam ieskatam parādīšu jums, ka šizofrēnijas pacienta veselības aprūpe gadā izmaksā Vācijā ap 11,000, bet varētu teikt, ka šīs netiešās izmaksas ir vēl 20,000 eiro gadā. Gados jaunākiem būtiskākas ir šīs netiešās izmaksas, gados vecākiem pacientiem nāk klāt dažādas komorbīdas saslimšanas, un tur vairāk ir medicīnisko izmaksu. Un Vācijā šizofrēnijas izmaksas gadā ir apmēram 9 līdz 13 miljardi eiro. Es domāju, ka tās ir milzīgas summas. Es vakar domāju, kā es varētu Latvijā sarēķināt
Bet laikam man īsā ceļā tas neiznāca, to es apsolu kā citurreiz sarēķināt, cik mums tērē naudu apmēram uz vienu šizofrēnijas vai depresijas pacientu. Nu, kā mēs ārstējam, droši vien katram ir savs priekšstats. Šeit ir atkal viena cita publikācija no Vācijas. Nu, par ambulatoro šizofrēnijas pacientu ārstēšanu. Nu, šeit var redzēt, ka tāpat vien 80% saņem medikamentus, atbalsta psihoterapiju sniedz šiem pacientiem 36% gadiem, nodarbinātība vai ergoterapija 25%, izglītojoša terapija 24%, behaviorālā terapija 22%, sociālo iemaņu treniņš 11% un tā tālāk. Nu, tas parāda to, ka joprojām medikamentu vieta ir vadoša šizofrēnijas ārstēšanā, bet tomēr ir diezgan liela loma arī citām psihosociālām intervencijām vai arī psihoterapiju un citām metodēm, kas palīdz dzīvot sabiedrībā šizofrēnijas pacientiem. Nu, tā kā es esmu iesildītāja lomā, tad es tomēr atļaušos atgādināt pavisam īsi par antipsihotiķu vēsturi, jo šodien mums ir tā kā svētki, jo paliperidona ilgas darbības injekcijas mēs gaidījām ilgi. Pirmais antipsihotiķis tātad parādās pēc 50 gadiem, tika toreiz meklēti medikamenti, lai ārstētu malāriju, helmintozes un arī citus efektus, lai panāktu, un tātad tika pētīta fenotiozīna un izrādījās, ka viens no blakus efektiem ir antipsihotisks un sedatīvs efekts. Un tātad parādās pirmais antipsihotiķis chlorpromazīns. Un 50. gados sāk parādīties gan visā pasaulē, gan arī toreizējā Padomju Savienības teritorijā pirmais antipsihotiķis. Un 74. gadā tiek nopelnīts pirmais $1 miljons pārdodot šo medikamentu Amerikas tirgū. Laikam šodien ir vērts pieminēt doktoru Paulu Jansenu, un šeit droši vien ir zināma saistība ar šodienas mūsu atbalstītājiem, bet šis uzvārds ir būtisks psihiatrijā, jo šķiet, ka neviens no autoriem nav izdomājis tik daudz pirmās rindas antipsihotiķu kā Pauls Jansens. Tātad 58. gadā tiek sintezēts haloperidols. Šeit jūs redzat vēl arī citas substances, kas mums ir pazīstamas vairāk vai mazāk mūsdienās. 67. gadā parādās pirmā ilgas darbības injekcija, tas ir eļļas šķīdums haloperidolam. Un 84. gadā, vēl Jansena kungam dzīvam esot, tiek izdomāts risperidons, paliperidons jau tiek sintezēts šķiet pēc Jansena nāves, vai arī iespējams, ka tā sintēze jau attīstās paralēli, jau, kad profesors vēl ir dzīvs. Varbūt atcerēsimies, ka haloperidols tika iedomāts, plānots kā amfetamīna antagonists. Toreiz bija viena no idejām, ka varētu ar amfetamīniem ārstēt depresijas, arī dot viņas kā stimulējošus medikamentus sportistiem, armijai. Šī doma, starp citu, nekur nav pazudusi. Ir valstis, kur joprojām stimulanti tiek lietoti pirms kaujas uzdevumiem. Tātad, meklējot pretēju līdzekli amfetamīnam, tiek atrasts pirmais butirfenona grupas neiroleptiķis, kas ir pieejams visplašākā klāstā tabletēs, šķīdumā, intramuskulāri, intravenozi un tā tālāk. No haloperidola izrādās ir atvasināts risperidons, pievienojot serotonīna 2 receptoru antagonistu. Parādās jauna molekula, kas ir faktiski viens no pirmajiem atipiskajiem antipsihotiķiem. Pirms risperidona jau ir zināms klozapīns, pirms risperidona īstenībā ir zināms arī amisulprīts, bet tādu atpazīstamību šai zāļu grupā pirmais tomēr kā tāds tipisks atipisko antipsihotiķu piemērs, kā pirmās izvēles medikaments, un šobrīd
daudz klīnisko pētījumu atsaucas medikaments ir risperidons. Nu, pēdējā rindiņa ir, diemžēl, tāda tā kā ir, tā arī mēs rispeleptu konsta tālāk par kādiem klīniskiem novērojumiem savās praksēs nesagaidījām dēļ dažādiem likumdošanas līkločiem, jo faktiski izmaksas rispeleptam konsta bija nesalīdzināms ar risperidona izmaksām tabletētā formā, un tā arī mēs nevarējām nekādā veidā panākt to, ka tiek iekļauts medikaments kompensācijā. Nu tad šodienas zināmā mērā gaviļnieks paliperidons izrādās ir risperidona aktīvais metabolīts, 9-hidroksirisperidons. 2006. 2007. gadā viņš parādās klīniskā praksē. Mazliet pretrunīgi dati 10. vai 11. gadā klīniskā praksē parādās ilgas darbības paliperidona palmitāta injekcija. Latvijā mēs par viņu zinām. Latvijā klīniskā praksē mēs esam viņu tikai redzējuši pētījumos, bet līdz ikdienas pacientiem, laikam pavisam atsevišķiem dažiem, ir izrakstīts, viņš jau tomēr izmaksas šim medikamentam ir pietiekami augstas. Jā, pagājušā gada nogalē šis antipsihotiķis ir reģistrēts arī tabletētā forma. Šizoafektīvo traucējumu ārstēšanā tabletētā forma ir arī bērnu praksē reģistrēta. Nu, tātad kopumā, ja paskatās uz visiem mūsu antipsihotiķiem, kas Latvijā ir reģistrēti un mūsu praksē pieejami, šeit jūs viņus atgādinājumam redzat, tad no atipiķiem risperidons un paliperidons ir risperidons kā viens no mūsu ierastiem un plaši lietotiem. Nu, es ceru, ka arī paliperidona ilgas darbības injekcijas parādīsies mūsu praksē. Tātad viens no 10 atipiķiem ir paliperidons. Ilgi ir pārdomas par to, kāpēc būtu jāparādās mūsu ikdienas praksē medikamentam, kas maksā pietiekami dārgi. Un viens no spēcīgiem argumentiem ir šizofrēnijas pacientu līdzestības trūkums ārstēšanas procesam. Kā veidojas līdzestības trūkums, jeb nelīdzestība? Tas, ka daļa sabiedrības un pats pacients uzskata, ka ar medikamentiem šo saslimšanu ārstēt nevar. Uzskats, ka medikamentiem nav efekta, ir tikai blakus parādības. Reizēm mēs zināmā mērā pacientam, kā lai saka, viņu gribējās teikt nobiedējam, bet varbūt tas nav īsti korekts vārds. Mēs viņam nozīmējam tik komplicētas medikamentu schēmas, ka viņš izvēlās neārstēties, jo viņš vienkārši nevar saprast, kāpēc viņam būtu jādzer 4 vai 8 medikamenti vienlaicīgi. Nu, tātad šīs polifarmācijas problēma. Virkni mūsu pacienti reālā dzīvē ir arī komorbīdi alkohola lietotāji un psihoaktīvu vielu lietotāji. Tiem, protams, arī ir zemāka līdzestība. Kopumā sprieduma sistēma, kas nepakļaujas loģiskai argumentācijai, arī intelekta deficīts, garīgas atpalīdzības problēma, varbūt arī šizofrēnijas pacientu novecošana un organisku pārmaiņas smadzenēs attīstību. Nu, protams, vēl viens aspekts, kas varētu būt saistīts ar nelīdzestību, ir tas, ka arī ģimenē un draugu lokā saka, nē, nu tu tik neārstēties un nedzer tās tabletes un kļūsi tur par kādu sabiedrībā nevēlamu cilvēku vai neveiksmīgu cilvēku. Nu, un tam līdzi iet, protams, problēmas, kas saistītas ar struktūrālām pārmaiņām smadzenēs, ar šizofrēnijas negatīvās un kognitīvās simptomātikas attīstību, atkārtotām rehospitalizācijām, kas arī šodien būs vēl viens diezgan būtisks aspekts, jo tikai pierādot to, ka šī medikamenta izmaksas attaisnojās tad, kad nebūs atkārtoti vai būs zemāks risks rehospitalizācijām, tātad kritikas trūkums noved arī pie rehospitalizācijām nenovēršam, un, protams, viss dzīves kvalitātes pasliktināšanās, ģimenes iziršana, darba nespēja, invaliditāte, un, protams, zināmā mērā sabiedriska bīstamība, tas ir
lielākās aspektu grupas, kas saistītas ar nelīdzestību. Ko lai dara ar nelīdzestīgiem pacientiem? Sadoka un Kaplāna rokas grāmatā tātad iesaka nozīmēt ilgas darbības neiroleptiķus, iesaka monitorēt medikamentu līmeni asinīs. Laikam normotīmiķus mēs varam monitorēt, neiroleptiķus neesmu gan dzirdējis, varbūt, ka kādas iespējas pastāv, bet man tās nav zināmas. Dot minimālās efektīvās devas, kas ir reizēm pretrunā citu viedokli, ka dot ilgstoši pietiekam lielas devas. Protams, ka psihoedukācija, skaidru medikamentu schēmu sastādīšana un iespējams jaunā paliperidona injekcija nozīmēšana, kas ir vienkārši pacientam, līdz ar to viņš ilgāk varētu noturēties terapijā. Tabletes pret garas darbības injekciju efektivitāti. Par to runās profesors Rancāns, bet mēs arī atradu vienu publikāciju, kur mēs varam žigli iemest aci, kādi tad ir pozitīvie, negatīvie aspekti. No lielos vilcienos, protams, ka tabletēm ir pluss tas, ka medikaments neviens nedarbojas ilgi, viņš darbojas dienu, varbūt nākamā dienā vēl darbojas, bet kopumā tātad elastīgāka dozēšana, elastīgāka blakus parādība korekcija, tas ir trumpis tabletēm, vienkārši ērta lietošana. Varbūt šeit jāsaka pierasti vienkārši ērta lietošana, izdzer tableti un tad ir efekts kaut kāds. Nav jāiet uz injekcijām un var ņemt līdz diezgan daudz tabletes, nav jāizdara injekcijas, arī tāds tiek šie autori min tādu iespēju, ka tā ziņā var arī citur tiek šīs tabletes izrakstītas un tas ir pietiekami vienkārši. Negatīvie aspekti aizmirstās lietot zāles, atgādina, ka ir slims, reizēm arī problēmas sagādā komplicētu medikamentu schēmu sastādīšanu. Injekciju pozitīvie aspekti ir tas, ka mēs spējam prognozēt pacientu kaut kādā mērā, mēs zinām, ka pacients ir saņēmis medikamentu. Ļoti bieži ir situācija, ka mēs izrakstam zāles, un es skatos arī ambulatorās kartes, medikamenti katru mēnesi tiek izrakstīti, bet vai pacients viņus reāli lieto, tādas skaidrības būtībā nav. Un tas attiecās arī uz mūsu piespiedu ārstēšanu esošiem pacientiem. Vai viņi lieto šīs zāles, mēs patiesībā nezinām. Tad viens no tādiem risinājumiem ir ilgas darbības injekcija nozīmēšana. Vieglāk atcerēties, kurā datumā jānāk, nav katru dienu jādzer zāles, nav šīs te komplicētās zāļu schēmas, nav arī tāda diskomforta, ka es esmu slims, ka man katru dienu rītā, pusdienā, vakarā jādzer tabletes. Negatīvie aspekti. Reizēm pietrūkst elastības dozēšanā, reizēm bailes no injekcijas un nevēlēšanās iet uz injekcijas, reizēm kaut kādas lokālas pārmaiņas injekciju vietās. Tas gan, manuprāt, ir visai tāds formāls arguments, bet tomēr varbūt reizēm tā ir problēma, bailes no adatām. Un, protams, ka ārpus medicīniskas iestādes šeit ir situācijas, kur ir grūti kādam izdarīt šo te injekciju. Vispārīgas lietas par ilgas darbības injekcijām. Tātad ir labi tas, ka šis medikaments ir ievadīts, tiek gaidīts un bieži vien sagaidīts un panākts klīniskais efekts attiecībā uz pozitīviem, negatīviem simptomiem, afektīviem simptomiem, bet līdzi tam iet zināms risks, ka varētu būt arī šajā pašā laika periodā nevēlams blaknes, biežāk tas tie ir ekstrapiramidālie traucējumi. Tad, kad es mācījos, tad man mācīja, ka vēlams vecās paudzes depo injekcijas uzsākt stacionārā, lai redz, vai gadījumā nav kaut kādas blaknes, tad vismaz ir ieteikums uzsākt pirmo reizi tipisko antipsihotiķu injekcijas ar mazāko efektīvo devu. Varbūt arī būtu labi, ja izdotos sakārtot tā, ka arī šīs te jaunās atipiķu injekcijas tomēr tiek veiktas stacionārā, patreiz laikam tā ir zināma problēma. Kāpēc? Tāpēc, ka ir jau ne tikai ekstrapiramidāli riski, ir tomēr arī kaut kādi riski anafilaktiskām reakcijām vai alerģiskām reakcijām. It kā
arī jauniem antipsihotiķiem ir reti šie riski, un tomēr literatūrā ir viedoklis, ka labāk šīs injekcijas ir veikt pirmo reizi medicīniskās iestādēs, nevis mājās, jeb šo medicīniskās struktūru vienībās, kur ir pieejams adrenalīns. Ja, tāds viens no tādiem argumentiem, kas, protams, ir varbūt viena no 1000, 10 000 kaut kādām situācijām, un tomēr, ja tas notiek mājās, tā ir zināma problēma. Atkārtotām injekcijām, protams, šie riski ir krietni mazāki. Vēl viens aspekts, kur arī zināmas pretrunas klīniskā praksē un literatūrā, cik bieži jāizdara injekcijas. Viena no tādām pamatdomām tomēr ir, ka jābūt ir iespējami ilgākajam laikam starp injekcijām un mazākā efektīvā deva. Varbūt, ka vienmēr tas neattaisnojās, bet pacientam saudzīgākais ceļš tas noteikti ir. Mazliet par vadlīnijām pasaulē un par to, ko mēs ierakstījām šizofrēnijas vadlīnijās, kas pagājušā gada nogalē iznāca, kur ir atipisko antipsihotiķu garas darbības injekciju vieta. Šeit var redzēt, ka lielākoties tiek uzsvērts tas pacientu loks, šizofrēnijas pacientu loks, kas ir nelīdzestīgi terapijā, kam ir problēmas ievērot medikamentu pieņemšanu. Un otrs arguments tiek izvirzīts Latvijai vispār nesaprotams, tā ir pacienta izvēle saņemt šāda veida terapiju. Varbūt, ka pēc gada, 2 mēs arī būsim šai situācijā, bet patreiz, vismaz šodien šo te sēdi beigsim ar šobrīdējiem kritērijiem, uz kādiem var tikt izrakstīts kompensācijas sistēmā. Bet protams, ka pacienta izvēle ir būtiska, bet šajās vadlīnijās ir doma cita, ka viņš izvēlās vienkārši ārstēties, nevis ar tabletētiem medikamentiem. Mūsu šizofrēnijas vadlīnijās ir tātad ilgas darbības atipiķu injekcijas, ir dodams pacientiem, kuri ir nelīdzestīgi. Tātad, protams, ka te ir jāizglīto, jāstrādā ar pacientu un tā tālāk, bet ilgas darbības injekcijas ir viens no risinājumiem, gluži tāpat kā citur pasaulē. Kur vēl parādās doma par ilgas darbības atipiķu injekcijām, šeit parādās svaigiem, jauniem, nesen saslimušiem pacientiem pēc 1., 2., 3. epizodes, kas šobrīd nevisai labi iet kopā ar izrakstīšanas kritērijiem, kādi ir izvirzīti no Nacionālā veselības dienesta. Tad saglabātiem pacientiem garas darbības antipsihotiķu injekcijas nozīmēt kā pamata ārstēšanu ar cerību, ka tomēr šajā terapijā viņi ilgāk noturās. Ir valstis, kur šī pamata stratēģija un pamata arguments, ka pirmoreiz saslimušiem 1. epizodes šizofrēnijas pacientiem rekomendē nozīmēt šos te jaunās paaudzes garas darbības injekcijas, ka tabletētie ir otrās izvēles stratēģija. Latvijā mēs neesam tik bagāti, diemžēl mēs laikam šobrīd to nevaram atļauties. Par šiem papildus kritērijiem laikam es pēc tam. Varbūt atejot no vadlīnijām ir interesantas publikācijas un tādi viedokļi par to, kur tad vispār parādās garas darbības antipsihotiķi. Izrādās, ka viņi parādās vairāk tur, kur psihiatriskajā aprūpē dominē tāds, te viņš nosaukts kā kolektīvisms, bet tas ir pretstatīts sabiedrības intereses, pretstatīts indivīda interesēm un tiesībām, jo vairāk ir indivīda tiesības noteikt savu ārstēšanu, diktēt ārstam noteikums, kā ārstēt sabiedrībai, jo mazāk ir depo injekciju. Un valstis, kurās varbūt ir, mazāk demokrātijas, ir vairāk depo injekciju. Tas tāds interesants jautājums ir. Šeit var redzēt sadalījumu. Ja? Šie te skaitļi 91, 67, tātad 91 ir tur, kur vairāk individuālisma ir. Mēs it kā ejam uz individuāli piemeklētu, individualizētu ārstēšanu katram pacientam, bet ir valstis, kur drusku savādāk skatās, un tur proporcionāli uzreiz aug garas darbības injekciju izmantošana. Mums droši vien vajadzētu kaut kur tā pa vidu trāpīt situācijās, kur vajag tomēr nozīmēt arī ilgas darbības injekcijas, kas droši vien arī notiek.
Pateicoties Armandam, man ir dati no Lietuvas un Igaunijas par to, cik ir pagājušā gada garumā izrakstīti garas darbības neiroleptiķi. Nu, šeit jūs varat redzēt šo situāciju. Nu, tā dati, kā man atsūtīt, tā es ieliku. Nu, šis pirmā rindiņa ir tas, kas ārkārtīgi biedēja Nacionālo veselības dienestu visu laiku, kāpēc mums bija tāda 11 gadu cīnīšanās par šo medikamentu iekaušanu kompensācijā, ka Rispolepts Consta, ko saņem 530 pacienti, izmaksā ap 2,5 miljoniem eiro Lietuvā. Olanzapīnas garas darbības izmaksā tātad ap 1 miljonu eiro gadā Lietuvā. Tur gan ir vairāk proporcionāli pacienti ar šizofrēniju. Igaunijā šie skaitļi ir mazāki, bet šeit jūs varat redzēt, ka ir pieejami kompensācijā visi garas darbības atipiskie antipsihotiķi. Tur gan ir cita kompensācijas sistēma mazliet kā Latvijā. Tur visi reģistrētie medikamenti ir iekļauti kompensācijā. Bet nu arī, protams, ka šīs izmaksas kopumā nav zemas. Latvijā šim gadam tika plānots, cerēts, ka varētu būt ap 200 000 eiro. Nu, tas tā, lai jūs varat salīdzināt. Patreiz mēs neesam vēl nevienu eiro iztērējuši šim aspektam. Bet doktorai Lūciņai, kas māja ar galvu un saka, ka tas ir dārgs, gribētu teikt, varbūt, ka mums vajag dārgāku ārstēšanu, kā līdz šim mēs ar ģenēriķiem visu laiku tās cenas iet uz leju, bet kopumā es domāju, kāpēc ne? Kādas mums vispār ir garas darbības injekcijas? Nu tad atgādināšu gan flufenazīna depo, haloperidol dekanāts ar ļoti mistisku devu 70,52 mg. Fluonksol depo, cisordinol depo, tātad tie ir tipiskie antipsihotiķi ar ievadīšanas intervālu tātad no 2 līdz 4 nedēļām. Un faktiski mums arī visu laiku reģistrēti visi atipiskie antipsihotiķi garas darbības injekcijas. Gan risperidons, gan paliperidons, gan olanzapīns, gan, nu jau arī piprazols. Jā, nu tātad šeit ir vēlreiz atgādinājums par tipiskajiem antipsihotiķiem, un šeit ir devu intervāli. Varbūt, ka nu šeit ir interesanti paskatīties, ka moditēnu 25 mg 2 reiz mēnesī, savukārt haloperidolu dekanātu 1 reiz mēnesī 4 ml. Tā kā, nu, mums ir tāda, man liekas, vismaz mana izpratne ir, ka reizi 10 dienās pa 50 mg. Jā. Nu, vienkārši varbūt tādai salīdzināšanai, kādi ir dažādi viedokļi par dozēšanu. Fluonksols depo 40 mg katras 2 nedēļas. Mēs nedodam šādas devas. Cisordinol gan līdzīgi. Nu jā, nu un šeit ir salīdzinājums ar tabletēm un arī ievadas intervāli jaunajām šīm te garas darbības atipiķu injekcijām. Šeit jūs varat redzēt, ka tas medikaments, ko mēs varam izrakstīt, bet tikai ļoti bagātiem pacientiem, tātad 25 mg risperidona, Rispolepta Constas atbilst apmēram 3 mg līdz 3 mg tabletētā risperidona, nu tātad attiecīgi uz augšu. Ja. Kas attiecas uz šodienas medikamentu tabletētā formā, Latvijā mēs tā arī paliperidonu neredzējām, kaut viņš ir, protams, pasaulē. Šķiet, ka reģistrēts ir arī Latvijā, tikai viņš nav kompensācijā iesniegts, jo, ja tiktu iesniegts paliperidona tabletes, tad mēs nekad neredzētu garās darbības injekcijas. Diemžēl tāda matemātika. Nu tad 6 mg paliperidona, kas ir apmēram 3 mg risperidona, atbilst šim te 75 mg paliperidona palmitātam, 9 mg tātad 100 mg. Nu, un šeit jūs vēl varat redzēt arī salīdzinājumu ar olanzapīnu garas darbības injekcija salīdzinājumu ar tabletēm. Diemžēl arī klīniskā praksē mēs šo medikamentu neesam redzējuši, bet mūsu kaimiņos braši tiek lietots. Es ceru, ka mūsu kolēģis no Viļņas slimnīcas izstāstīs, kā viņiem iet ar šo visu.
Nu, man uzruna tuvojas nobeigumam, es gribēju vienīgi neieslīkstot receptoros un blakņu analīzē parādīt, ka dažādās tādās populārās pasaules publikācijās panesība risperidonam un paliperidonam tiek vērtēta kā visai līdzīga. Iespējams, ka dr. Lisēckis savā prezentācijā teiks, ka klīniskos pētījumos šī blakņu profils ir saudzīgāks kā risperidonam. Droši vien, ka tā arī ir, jo tomēr ir šī paliperidons ir uzlabota risperidona molekula. Bet lielos vilcienos mēs varam gaidīt no šī medikamenta kaut ko līdzīgu kā no risperidona. Un varbūt vēl viena laba ziņa, kas pavisam nesen parādījusies, ir internetā, Medscape'ā un droši vien citās datubāzēs, ka tuvojās 3 mēnešu injekciju paliperidonam, ka plānots viņu tuvākā laikā reģistrēt droši vien arī FDA un Eiropas medicīnas aģentūrā. Tā kā varbūt, ka mēs tikko roku piesitīsim, nozīmējot šo te medikamentu uz 1 mēnesi, tad drīz vien jau būs 3 mēnešu injekcijas, kas ir, manuprāt, vēl labāka iespēja vienkāršot šizofrēnijas pacientu ārstēšanu. Paldies par jūsu pacietību.